Nu, laba diena, dāmas un kungi! Jā, var sakot, vienu jauku rīt mēs piecelsimies un Latvijas valsts karoga baltās svītras vietā ieraudzīsim uzdrukātu lāci. Jā, zin kā, tādu brūnu, jā, tādu, nekaunīgu, tādu, kuram patīk svešus bišus tropus apēst un pagulēt svešos šūpuļtīklos, hujomā. Jo, jā, kā tad īsti ir? Mēs esam tāda brīva un neatkarīga Latvijā, vai mēs tomēr dancojam pēc Rietumē Eiropas stabuls, jā, respektīvi mums ir savu galvu uz pleciem, jā, vai mēs pēc katras Briseles, jā, jaunās direktīvas rīkojumu pamājam tika galvu, jā, bļaļ. Kā tur īsti ir, jā, jo, es te nedēļās biju aizbraucis savējās uz Hamburgu, jā, ir tāda ļoti nozīmīga ostas pilsēta Vācijā. Ko es tur redzēju, jā, bļaļ, man žoklis līdz bruģim atkārās vaļā, jā. Centrā, pašā centrā, jā, tur bija tik daudz šitie tajā sākot no piena šokolādes un beidzot ar rūgtās tumšās šokolādes pārstāvjiem, ka pat vietējie vācu bomži bija panikā aizmukuši prom no tā centra, jā, zin kā, un tie melnie, viņi tur nebija kaut kādā gīda ekskursijā, jā, vai kaut kādā šitai te, muzeja apskatē. Tur tālāk bariņš pie kaut kāda šitā te, pilsētas pieminekļa gulēja čupiņā viens uz otra plikām dirsām, jā. Tur vēl tālāk bariņš, karoči, jā, tur tādā, pusprofesionālajā līmenī, jā, boksējās, nodarbojās ar boksi, jā, un tur vēl tālāk bariņš, jā, tur tā kaislīgi un tā publiski rāva nāsīs balto pulverīti, jā, viens pēc otru. Tas man nelikās tā, omolīgi, jā, jo pats galvenais, kad klātesoša policija nebija neviena patruņmašīna, jā, pilnīgi neviena klātesamība no policijas puses nebija, respektīvi, tiešām tu tici, ka tādā sižeti, jā, kaut kādā filmā iekšā, tikai, bez režisora, jā, respektīvi. Lūk, pie kā tad noved Eiropas Savienības kultūras, jā, tieši par Rietumu Eiropas Savienību mēs runājam, tātad direktīvas, jā. Jautājums, jā, vai mēs paši savā zemē esam saimnieki, jā, vai neesam, tiešām. Tad, kad redziet mūsu bāleliņiem paši savā īpašumā vajag kaut kādu šito te koku nozāģēt, jā, vai redziet lielajiem dūžiem vajag aizņemties no mums zemi, jā, tur kaut kādam valsts vai militāriem vajadzībām. Tā mēs esam lieli, tā mēs esam vareni, jā, tā mums ir papīru kalni, tad mums ir sodi un likuma dūre galdā, jā. Respektīvi, tā kā, tev sētā ieskrien lācis un sāk, demolēt tavu dārzu, jā, tad, redziet, iestājās eiropeiskās, jā, šitās te tolerances kultūras, jā, redziet, lācis aizsargājamās sūga, jā, redz, viņam tur ir savas tiesības, joptvaimad, es diršu lācim uz kupra, viņa tiesības, jā, joptvaimad, zin kā, sanāk beigās tā, ka tu sēdi savā sētā, jā, tā kā tāda, jā, klusa pele zem slots, jā, un kvēli domā par savām tiesībām, kamēr lācis tev tur ārā postavējo privāti īpašumu. Jā, jobans rods, dārgie valsts vīri, tas ir normāli, jūs uzskatāt, jā, ka lācis, postīja privāti īpašumu, joptājumāt, jā, man personīgi nav nekas ne pret tiem melnajiem, man pohuj kāda cilvēkam jāatkrās, jā, man nav kaut kādas baigi lielās pretenzijas pret lāci kā tādu, jā, simpātisks, pūkains, jā, džeks, lai viņš dzīvo un dara savus lāču lietas, bet jautājums tāds loģisks un tāds saimniecisks, jā, nahuj mums tie lāči vajadzīgi, jā, ja kur tu griezies, tur lācis ir sataisījis sūdus, jā, pagriezies pa labi, tur lācis ir izdemolējis, pagriezies pa kreisi, tur lācis ir kluci nolicis, jā, mums tie valsts vīri, kas sēž augšā tais mīkstajos krēslos, ir tik daudz sūdus saražojuši, ka mums vēl pusgadsimtam uz priekšu pietiks, jomā, jo, priekš kam mums vēl jauni sūdi vajadzīgi ir, jā, šito es nesaprotu, jā, šito man kāds gudrāks, jā, varbūt paskaidrot, jā, kaut kā tā es izteicos, jā, gaidu komentārus un atbildes, jā, visiem jauku dienu, čau!